Un pamatā es uzstājos latviski, arī lielākā daļa manas ikdienas komunikācijas norit latviski. Tādēļ cilvēki man bieži vien jautā, Maksim, vai tu vispār vēl jūties kā krievs? Un es vienmēr saku jā, jo krievs tā taču ir tāda sajūta. Ir augsti, skumji un krievs. Bet vairs jau es arī neesmu krievs. Es tagad esmu tilzīts. Jā, 10 gadi stand-upā no krieva esmu kļuvis par sieru. Kurš izdomāja, ka pirts tas ir kaut kas veselīgs? Man pēc katras pirts ir pohas. Es biju ASV, un ASV es pamanīju, ka mūsu valsts tomēr mūs uzskata par bišķi pastulbiem. Jo viņiem, it īpaši Teksasas štatā, ieej iepirkšanās centrā, tur visur ieroču veikali, ieej ieroču veikalā, parādi dokumentus, tev ir 21 gads, tev uzreiz pārdot pistoli. Pie mums, lai iegādātos pirotehniku, nepieciešama mednieka atļauja. Kas es briežiem mežā to salūtu šaušu? Man besīk, ka kaimiņiem čīkst dīvāns. Jo tad uzreiz visa kāpņu telpa zina, ka esmu pie kaimiņienes.